Kaut kas ir dzīvē mainījies. Es sāku izskatīties pēc alkāna no meža. Tas ir tāpēc, ka bārda ir atlaista un gadi iet. Un tāpēc, ka tie gadi iet, tāpēc nāk prātā visādas patiesības un domas. Benzīns beidzās. Es gribētu teikt, ka mēs neesam nemaz tik atšķirīgi. Un mēs neesam. Jo tev arī benzīns beigsies, bremžu diski čīkst un kas tur vēl ne. Īsāk sakot, problēma ir sekojoša. Šobrīd naudas nav nevienam. Un ja tu gribi teikt, kā man ir, es vakar algu saņēmu un man ieskaitīja apakaļ par to hipotēku un bla bla bla. Nē, naudas šobrīd nav nevienam. Tas, kas mums ir, tas ir sūda kapeikas. Mēs, draudziņi, esam bomži. Bet ir vēl lielāka problēma. Mums pārsvarā ir vai nu veči vai vecenes. Un tie arī sāk besīt. Nenormāli, vienkārši vairs nevar izturēt. Vēl, protams, visiem ir šis te jautājums klasiskais. Ja pilnīgi visi pelmeņi ir palikuši sūds, arī Reizeknis šitie reālie pelmeņi, pilnīgs sūds neēdams, viņiem, man kaimiņš izskaidroja, tur ir mehāniski atkaulot vistas gaļas, sākt likt klāt, viņi garšo pēc kauliem, viņi ir mēsls. Ja pilnīgi visi paliek par sūdu, tad ko darīt? Kā atrisināt? Mums palīdzības tie telefonu dienesti un kaut kas tur, kam tu zvanīsi? Viņi tāpat paši tur ir depresijā un neko, un ar naudām slikti, un viņiem jāiet tie paši pretīgie reālie pelmeņi vai mazulīši, vai visādi sūdi nav garšīgi pelmeņi, izņemot šities te starp citu Rāmkalnu, ir vēl forši, bet šausmīgi dārgi. Labi, ne par to ir runa. Katru reizi, kad tu iedomājies, kā risināt šāda rakstura problēmas, kā man tik galā ar dzīvi un ir šies te palīdzības visādi cilvēki Facebookos, kas tev pastāstīs. Ja mēs ielūkojamies Simonas naudas trīsstūrī, tad mēs redzam, ka izdzīvojot 17. enerģiju plusā, viņai ir jākļūst slavenai un atpazīstamai. Pamācīs, kā dzīvot, bet viņi pārsvarā paši ir pilnīgākie lūzeri. Tad es pateikšu universālu atbildi. Man ir jātur ar vienu roku un ar otru jābrauc pēc benzīna. Atbildi ir sekojoša. Neprasi sev, kāpēc? Prasi, kur? Un kur? Man tev ir brīnišķīgākā atbilde. 2. novembris. Brūzes manufaktūra. Retro minifests. 3 dažādi čempionāti. Tetris vadīs PHZ. Tekens 3. vadīs Vlasis. Džieks bez matiem. Katango vadīs Vecis, kurš ir, tas būs par dejošanu, kurš ir taisījis softu visādiem mikrorūteriem. Pēc tam Viktorīna, nenormāli aizraujošs pasākums, kurā visi apmeklētāji ar saviem mobilajiem tālruņiem varēs piedalīties, un pasākumu vadīs Austris no Cēsīm. Un, starp citu, lieliskas balvas, lai gan es negribētu, ka jūs uz turieni nākat dēļ balvām. Tas viss, tikmēr es ar vēl keksiem esam salikuši viscaur telpā visādas vecas kompjus, konsoles, visādas vecas interesantas lietas, kuras jūs varat nākt un apskatīties pilnīgi par velti visas dienas garumā. 2. novembrī jūs savācaties tur, Brūzes manufaktūra, Jugla, var arī dzert ālu, bet tad ar speķainiem pirkstiem negramstieties gar konsoli. Vismaz ne gar manām, paskatieties, kurš tā manas, tās ar speķainiem pirkstiem neaiztiek dzert. Lūk, jūs savācaties, spēlējat pilnīgi pa velti, piedalāties čempionātos, piedalāties atkal, es neatceros to nosaukumu, Filitrons, Trivija, whatever, tajā pasākumā, un pēc tam vakarā mūzika, chiptūni, Gameboy, viss pasākums veltīts retro, foršām lietām, interesanti, reāli būs forši. Šis ir 2. pasākums. Pēc tam tie, kas nebija un nopietni redzēja šo iepriekšējo pasākumu panorāmā. Tanciņi, Kontra un, protams, Mario, un vēl simtiem vai pat tūkstošiem citu veco video spēļu, kā arī dažādas iepriekšējo paudžu jau vēsturiskas spēļu iekārtas, jeb konsoles. Ar to šodien varēja spēlēties Latvijas pirmajā retro video spēļu festivālā. Šo ceļojumu pagātnē ikvienam interesantam šodien ļāva izbaudīt vēsturisko video spēļu un tehnoloģiju komūna Retro Istaba.
Tā ir entuziastu grupa, kas kolekcionē agrāko laiku videospēles un to konsoles. Mūsu komunas biedri, bez kuriem šis pasākums nekad nebūtu noticis, ir atveduši savas privātās kolekcijas. Mēs viņus visus saslēdzām un pilnīgi bez maksas visiem apmeklētājiem ļaujam nākt, paspēlēt, atgriezties atpakaļ 80., 90. un paspēlēt vecās video spēles, papļāpāt un atcerēties, kā tas bija. Es būtu zinājis, tagad tu zini. Aizbrauc, wow! Vienīgais, kam nebūs forši, tas būs mēs organizētāji, un mēs būs nočakarējušies LR-atā, bet jums būs fantastiski. Drīkst bērnus vest. Tas nav pasākums bērniem, bet drīkst vest. Jā, mēs pacietīsim, vienreiz neburšķēsim. Drīkst vest bērnus. Lūk, tā ir atbilde uz visām problēmām. Tiekamies 2. novembrī. Runāsim tālāk.